Sveiki, mīļie, sveiki, mīļās un mīļie. Vienalga, klausieties, skatieties. Prieks jūs sakām. Prieks, ka jūs sakām, mums ieraudzījāt, atradāt. Mhm. Nu, mēs šoreiz izlēmām, ka mēs nāksim svētdienā, tāpēc, ka sestdiena bija piepildīta ar visu ko, un tālāk tas svētdienas, nu, es domāju, ka nav nekāda arī īpaša nozīme, kurā dienā tas ir, bet, nu, pagājušo nedēļu mums izkrita, jo man bija dzimšanas diena, un daudz laimes viņa dzimšanas Daudz dienā. laimes jums šodien, Jā, jā. un oktobrs ir mans mēnesis, nu, un tad tagad nolēmām, ka svētdienā, kas ir ļoti, manuprāt, ļoti jēdzīgi, vai ne? Pēc tam, ka mums ir tā viena tēma, par kuru mēs vēlamies padalīties, kuru jau esam minējuši iepriekš, tēma ir Šislera sāļi. Un uzreiz atkāpa par to, ka mēs neesam ne izplatītājs, ne ražotājs, pat ne draudzenes vai paziņas tiem cilvēkiem, kas šo sāļus ievada Latvijā un kuriem ir internetu veikaliņš, kur var iegādāties. Un cik es zinu, ir esot arī fizisks veikals, kurā varot iebraukt un šo sāļus arī uz vietas nopirkt Rīgā. Ziedu enerģija. Ja? Nu, Jā, jebkurā, jā, jebkurā gadījumā Draudzību. pielikšu šeit saiti arī zem šī video. Tad varēsiet atrast arī pataisno šo te lapu ar informāciju. Šis ir sāļi. Jā. Nu, es pati par tiem esmu dzirdēju kādu gadu atpakaļ. Un tad man nekas nenāk klišķē galvā, ka man kaut ko tādu vajadzētu pamēģināt. Vismaz, kas tas tāds ir, palasīt vairāk informāciju. Un es domāju, ka daudziem no mums tā ir, ka mēs kaut ko dzirdam. Un tikai kādu laiku vēlāk mēs saprotam, oh, tas ir priekš manis. To būtu vērts vismaz pastīties vai paklausīties, kas tas ir. Linda, kā bija tev? Man bija pilnīgi savādāk. Uh, nu, manā gadījumā man bija piemeklējuši pavasarī liga un tāda reāla kuņģa čūla. Tāda, ka ļoti, ļoti, nu, slikti. Un vispirms viena draudzene man atsūta, nu, to Vacapiņā atsūta šo te grāmatas attēlu, zilā grāmata, tad šis var sāļ. Un viņas ir divas, pie vienas uzreiz parādīšu arī otru. Šāda te ir un šāda ir latviešu valodā tulkots. Un pēc tam, pēc nezinu, 2 dienām, nākamā draudzene man uzraksta, ka varbūt tev tieši izslēgt sāļu var palīdzēt. Jo konkrēti, ja mēs runājam par klasisko medicīnu, tad tā jau man bija uzdzinusi jau stāvus kokā jau. Un, nu, ļoti slikti bija, ar katru dienu palika ar vien sliktāk. Negribu teikt, cik slikti, bet tas, ka ļoti, ļoti, tas ir ļoti, jā. Nu, lūk, un tad tā draudzene nebija uz vietas, pat viņa bija aizbraukusi ceļojumā, un viņas mamma tad reāli man atbēra 3 buņģiņās, nu, pa drusciņai atbēra šos te 8, 9 un 23. 3 sāļus. Un tad 2 sāļi un viens papildus sāls, ja tā uzreiz, ja mēs iedzinamies tie, kas jau zina, kas ir no mūsu skatītāja, kas zina, ja. Un tās rezultāts, kas notika, tas bija vienkārši kaut kas fenomenāls. Viņi ir tādas mazas ripiņas, šādās te buņģiņās, es varu arī parādīt, tādas te buņģiņās ir pa 400 iekšā tabletēm. Un viņas ir sūkājums liekams zem mēles, un tā ir homeopātija. Ja, tāpēc tas nav nekas saistīts ar to, ko kāda pārtiks piedeva vēl kaut kā, pilnīgi cits uzdevums. Nu jā, un pat cik man visu laiku bija tik slikti, ka es nevarēju pat ūdeni iedzert. No ūdens sāpēja, no ūdens bija slikti. Principā es nevarēju pat staigāt, jo no sāpēm staigājot, ķermeni kustoties, vienkārši sāp un ir slikti. Un es to astotnieciņu, jā, un to devītnieciņu, nu tā pa vienam uzmanīgi zem mēles paliek, un, nu, reāli pasūkāju viņu tur pa pusstundai kaut kā pa vienai. Un viņa teica, ka uzreiz, ka man ir lielāks devas, bet es vienkārši baidījos no tā, ņemot vērā, cik man bija slikti no jebkā, un es nezinu, no elpošanas. Nu, un nākamās dienas vakarā, reāli tāda apmēram pēc kaut kādām 20 stundām, es varēju padzerties ūdeni bez sāpēm. Tas bija pirmais. No kopā viņi man iebēra apmēram no 30 tabletītēm no katras. Un es biju nolietojis no kaut kāds, no kāds varbūt 5 tās tabletītes. Viņi man uzreiz iedeva arī tās, nu, kas varētu kuņģim palīdzēt. Un
Un jā, un tad, protams, sāku interesēties, es uzreiz visu lasīju, kas ir pieejams, kas ir šajā te ziedu enerģijas mājaslapā. Te arī uz maliņas, re, kur ir tā ziedu enerģijas, ja tā. Šis ir viena cilvēka iniciatīva, tā ir Laura Tidriķa un zinātniece reāli, tad reāli, kur ir studējusi, kur ieved vispār Latvijā Baha ziedus. Ja, tad reāli jau pirms 20 gadiem. Nu, un es saprotu, ka tā šīs sāla lieta Latvijā ir sākusies apmēram 8 gadus atpakaļ, bet šī ir 24. gada grāmata un šī ir 23. gada grāmata. Un sanāk, ka, nu tā apmēram kaut kur ieskriešies viņiem būtu 4 gadus. Un viņiem nav nekādas reklāmas kampaņas, nekā tāda nav, kas, protams, ir savādi īstenībā, nekas, bet es pieļauju, ka tam ir arī pamatojums no lielās varenās māsas medicīnas, ja. Kā man teica, saka medicīna. Viņš nesaka medicīna, viņš saka medicīna. Visu laiku, visu mūžu. Lūk, un tas ir viens, un tas man tā kā bija, nu, pirms, ka es izinteresējos tā, nu, ļoti dziļi un daudz par to un pasūtīju pamazām, ja, tad vispirms es pasūtīju šo te 8, 9, 23 Latvijā nevar pasūtīt, ja, tāpēc, ka šī ir firma, kas nāk no Austrijas, tad Adler Farm šeit uz buņģiņām arī ir, tas ir rakstīts, ja, Adler Šustler sāļi, ja. Un kas ir pat brīnumainākais, tad es tā mazliet haotiski, bet es ļoti esmu pat tik ļoti lielā sajūsmā par šo te konceptu, ka es viņu nevaru vienkārši nestāstīt. Es cilvēkiem stāstu katram, kam vien iespēja, kurš man uzklausa. Un, protams, kad ir daudz, kur man vienkārši nedzird. Un, nu, viens ir tas, ka, ja tev nav bijusi liela nelaime, tu nevari, nu, tad tev tā kā ir vienalga. Tas ir saprotams, ja, nu, tur nav nevienu ko nosodīt, ja tev nav tiešām liels veselības problēmas. Nu, lūk, un tad, ja, kad es nopirku šo te zilo grāmatu, es viņu izlasīju tur 1 un 2, ja, visu to grāmatu. Un šeit ir, nu, alfabēta kārtībā tad reāli ir visām slimībām šīs te formulas, jā, kādas. Un formulas ir, jā, jau kombinēts ar papildus zāļiem, kurus visus Latvijā iespējams iegādāties nav, bet priekš tam ir iespēja, ja tajā formulā, kas tev ir vajadzīga, tad var arī pirkt no viņiem Austrijā. Bet pārsvarā visi tie pamatsāļi, tātad nevis pārsvarā, bet visi pamatsāļi ir Latvijā. Laura ir nu, izdarījusi lielu darbu ar to, ka šeit viss ir vēl pie tam latviešu valodā, ja tad tiek drukāts un ražots priekš Latvijas. Ja, tā kā viņi ir oficiālais pārstāvs šeit Latvijā firmai. Un kas ir pats fenomenālākais, tad es izlasīju arī, atradu visu, ko varēja atrast internetā par šo te Vilhelmu Šisleru, ja, kurš ir dzimis 1821. gadā un miris 1898. Ja, ka sanāk, es sarēķināju pēc tā, ka šos sāļus viņš ir sācis nu, tā reāli ražot un izlaist priekš cilvēkiem 36 gadu vecumā. Un, nu, tajos laikos elektrības nebija, nu, padomā, nu, loģiski, jā, vairāk kā sanāk 150 gadu atpakaļ. Ja. Un sākumā ir bijuši 11 sāļi, tad viņš ir radījis 12 un aizgājis pie savu draugu, arī zinātnieku. Un teica, un varbūt pietiek ar tiem 11, jo tas ir Mendeļejev tabula, tas nav nekas tāds īpašs, ja tā mēs skatāmies to. Un draugs teica, nu, lai būtu pilns komplekts, jā, apmēram tā kā 12 zodieka zīmes, ja tad ir uzražots arī šis 12. sāls. Nu, un tālāk, jo zinātne, protams, jau tur 20. gadsimtā, ja, veidojusi tālāk šos te papildus sāļus, par kuriem arī tātad viss ir aprakstīts šajā grāmatā. Šī grāmata ir balstīta vairāk tikai šiem 12 sāļiem, ja? Un ļoti, ļoti laba grāmata. Abas iesaku nopirkt uzreiz, principā, gribat sākt, tad ir jāpērk, nu, var sākt, protams, ar šo, bet es pirktu abas grāmatas. Es tagad, kad man viņas ir abas, es vienkārši saprotu, šī ir tāda enerģētiska vairāk, abas ir rakstījuši zinātnieki. Tad tie, kas šos sāļus arī turpina šis tradīciju, turpina viņus pētīt un ražot un ar viņiem tad reāli darboties. Nu tā, un es saprotu, ka principā tas ir vienkārši cilvēku darbs, vismaz Latvijā, ja, tad cilvēku darbs stāstīt, un man ir prieks, ka es varu to stāstīt par šo te brīnumaino iedarbību un brīnumainajām lietām, brīnumainajām analīzēm, kuras pēc tam ir, ja, kad viss tev dzīst, viss tev kārtojās un viss ar tevi notiek labais, tā kā tam jānotiek. Nu, Dārts, tu tur kaut ko mīņājies, tu droši vien arī kaut ko pateikt. Nesat tikai māja galva. Nē, ir pāris lietas, ko es varētu tev pakoriģēt nedaudz.
Grāmatā nav pilnīgi visas diagnozes ierakstīts, tā kā visas ligas, kas mums var piemeklēt, bet es atradu, ka internetā gan ir atrodams lapas, kur ir dažādi. Nu, viens bija, ko es meklēju, izkaisītā skleroze, kas arī ir nu, pēc medicīnas klasifikācijas autoimūnā saslimšana, kura nav ārstējama. Ja? Un tātad šis tā saņem atkal ir formula, kur var palīdzēt. Un man ir pazīstams cilvēks, kuram palika labāk tur pāris dienu laikā arī, ja, kad kaut kādas sāpes, kas jau bija, tās bija norimušās. Un, protams, ka te ir tā, ka noteikti būtu jāskatās tā korelācija, placebo efekts. Mums nav zinātnisko pētījumu par to, kā šie sāļi iedarbojās, vai tas ir tikai tīrs placebo, vai tomēr tam ir arī tīri fizioloģisks pamatojums. Ko es no sevis labprāt uzsvērtu, ir tas, ka nu, grāmatā šajās te, es vienreiz to zilos izlasījusi, vēl to man vēl tā kā stāv sarakstiņā, ka jālasa. Tiek stāstīts par to, ka sāļi, nu, mums ir starp šūnu šķidrumus un ir šūnās iekšā. Un tad, kad mēs uzņemam tos vitamīnus, ko mēs varam nopirkt aptiekās, ko mēs varam nopirkt tās pašās draugās vai pat lielveikalos šķīstošos vitamīnus, viņi paliek tikai starpšūnas šķidrumā, viņi netiek iekšā šūnā. Un tad ir tā, ka kamēr mums vien šūnā nav šie te sāļi uzsūkušies, tad mēs varam izjust, piemēram, nepārvaramu kāri pēc kaut kāda ēdiena, jo ķermenis vienkārši ir badā. Un kamēr ķermenis ir badā, tikmēr ir vajadzība ēst, mēs nevaram paēst. Man bija tā, ka pašai personīgi man arī tas ir bijis, ja, kad es varu, nu, kad nevaru saprast, nu, kaut ko gribās, bet nevaru saprast, kas tas ir, kas grib, un es esmu visu kaut ko ar visiem saviem rīkiem, ar emocijām strādājis, visu kaut ko, un arī jau bija atnākusi tā doma, ka, nu, šūnu līmenī tas viss atrodās, ja, ka šūnā iekšā netiek tā enerģija, lai vai kādi iemesli ir, nu, šos te iemeslus novēršot vienalga, ja, tad, ja ķermenis nespēja no starpšūnas šķidrumu uzsūkt, vai no tā, ko mēs ar pārtiku uzņemtam, atkal varbūt dažādi iemesli, kāpēc mums tas, ko mēs apēdam, nenonāk tajās šūnās. Nu, kas notiek zarnu traktā, ja, kas arī viena no mūsu smadzenēm ir, ja, tad zarnu trakta stāvoklis ļoti ietekmē mūsu veselību. Nu, tad mēs varam ēst, cik mēs gribam to veselīgo produkciju, un tālāk netiek. Un tad šie sāļi atkal dēļ tā, ka viņi neuzsūcās caur zarnu traktu, tad galvenā uzsūkšanās ir mute, tāpēc šie sāļi ir jāsūka, ja, tāpēc viņi arī ātrāk nonāk mums tieši šūnās iekšā un pabro ķermeni. Un tas efekts ir sekojošs tāds, ka pēkšņi vairs negribās tik daudz kaut vai ēst. Ja? Ja tie, kuriem ir bijusi neredzināma apetīte, tad šī apetīte arī var samazināties. Un ir brīži, kad šo sāļus būtu vienkārši obligāti jālieto, un tas ir piemēram tiem cilvēkiem, kuriem ir fiziskā vai psihiskā pārslodze. Ja, tad, nu, Latvijā esošajā situācijā, kad reizē visiem tā var būt, ja, tiem, kuriem ir nestabilitāte attiecībā uz finanšu nākotni, kredīti, un mums te ir visādi gudrinieki, kas mūs cenšas baidīt, lai sev kādu labumu gūtu, stāsta muļķības, kas varētu mūs piemeklēt, un tad, protams, ka visi jau mūs var piemeklēt, da jebkas, arī ķieģelis var nokrist no garām lidošas lidmašīnas tieši uz manas galvas. Principā tas teorētiski viss ir iespējams, bet šī te psihoemocionālā un fiziskā pārslodze var radīt nu, tā kā ķermenī, ka vairāk šos sāļus ir jāpatērē, un tad viņi sāk trūt, un mēs vairs ar pārtiku nevaram tik daudz uzņemt, kā vajadzētu. Un otra lieta, protams, kādu pārtiku mēs ēdam, vai tur vispār ir iekšā tas, kas mums ir vajadzīgs, jo kādos apstākļos ir produkti auguši, vai tur zemē ir bijis, kāda ir pārstrāde bijusi, kāda ir bijusi uzglabāšana, tiem minerālu sāļi varbūt jau arī noārdījušies, vai viņi vienkārši nav tādā koncentrācijā, kā ir nepieciešams mums, un arī atkal ķermenis varbūt vienkārši fiziskā badā. Un ir arī vēl topošajām māmiņām, arī barojošajām māmiņām tieši tas pats stāsts, jā, kad ir vēl viens cilvēks, viņš aug, un viņam ir vajadzīga arī papildus šie produktu uzņemšana, un ja mēs jau knapi spējam pabrot, nav pārbagātība, tad tā kā būtu šie sāļi pēc gala veselīgi. Nu, šie te, jā. Un, manuprāt, šis ir tāds foršs risinājums tiem, kuri labprātāk izvēlās tabletīti nekā kādas alternatīvākas metodas. Jā, tad, protams, ar manām enerģijas prasēm ļoti daudz ko var izdarīt, bet nevar izdarīt visu to, kur ir vajadzīga kaut kāda neliela ticība klāt. Un dēļ tā, ka mums tomēr ir iedzīta ticība kopš bērnības, ka ja tev kaut kas tad ieiet tabletīti, tad šis ir vienkārši superīgs risinājums. Ieiet tabletīti. Cita veida tikai. Nu, zini, kā ar to placebo efektu. Šoreiz tas ir mans secinājums, jo es viņus tagad lietoju kopš jūnija, un te nav nekāda placebo efekta vispār. Vienkārši viņš krieviskais vārds atsūstuvē. Jo kāds ir placebo efekts? Nu, es ļoti labi atceros, cik es slikti jūtos, un
man nebija absolūti nekāda cerība, ka kaut kas varētu palīdzēt, bet tu jau fiziskā līmenī. Nu, iedomājieties, ja jūs 24 stundas no vietas jūtaties visu laiku slikti, bet tā, ka slikti, slikti, tā kā, nu, taču katram ir bijis ļoti slikti, tā kā jums nāk vēmiens, ka jūs nezinu, ja tu tā jūties visu laiku. Tev tas vienkārši 24 stundās. Jā, tas nepāriet tā kā uz sitienu, kas tad tam tāpat ir blakums, ķermenis ir novārds, viņš tāpat nevar paiet, viņam viss ir slikti, viņam nav spēka, viņš ir dzēris, nu, nezinu, 3 nedēļas tikai ar īsūdeni, jo neko citu viņš vispār iedzert nevar, ja tu 3 teikurots dienā, nu, tad iedomājieties, ko tad, nu, ko tev piedāvā klasiskā medicīna? Vispār negribu ne iedziļināties, ne stāstīt visu to stāstu, jo tas ir, nu, tik daudz un tik nepatīkami un tik briesmīgi, ka nē, nestāstīšu jums. Vienkārši nē, jo, nu, nevajag, jo tas ir pārāk traki, kas jūs katrs zinat, kas ir nonācis lielāku vai slimības posmā, jūs zinat, ko tas no jums ir paprasījis, vienalga, pat jums ir, nezinu, pirkstiņš bijis salūzis, kas ir bijis pēc tam. Un viss tas tā kritika, ne jau viņi vēl ir pilns, viss internets ar viņu ir piegāsts. Par šito nē, par šito runājam tikai par to, kas ir labi, kas ir priecīgi, kas ir veselīgi. Un veselību atnesoši, jā. Šajā grāmatā ir ļoti daudz tieši par to, kā es jūtos un kāpēc. Kāpēc par jūšanos. Tāpēc teicu enerģētiskais līmenis, enerģijas līmenis. Un šeit ir atbildes visādām nu, lielajām nelaimēm, tā skaitā kredītu lietām. Ja tu lasi nevis, kas starp rindiņām, bet lasi uzmanīgi, jo šajā ir viss tehniski, jā, tur ir viss tehniski. Šeit viss ir, nu, viņas tā kā abas viena otru papildina. Vienalga, ar kuru var sākt, ar šito vai to saprotams būs, bet tiem, kam vairāk interesē, jā, kosmiskā, dievišķā un visumiskā puse, nu, lūdzu, šī iet, tā kā tas ir vienkārši. Tas ir latviešu valodā. Ir vairāk kā 80 grāmatas ir sarakstīts citās valodās, tā kā angļu valodā viena, tur 8 vismaz es atradu, kas ir. Nu, lūk, bet es jums izstāstīšu nākamo brīnumu. Tas reāli, vienkārši reāli, nereāli. Tad šonadēļ otrdien, nē, trešdien man izrāva zobu, neplānoti, negaidīti aizgāja pie zobārsta. Un viņa secinājums bija, ka viena no viņiem ir jāatvadās. Nebija tāda plāna, bija plāns labot, teica, ka nebūs iespējams. Nu, zobam bija operācija, un uzlika man 2 šūvis, un atnāca uz mājās, un jau apmēram pēc 40 minūtēm, protams, sākās lielas sāpes. Daktars man izstāstīja, pa cik bija jāizpilda anketa, kurā bija minēts, kāds man ir vārds, kuņģu čūlu loģiski es ierakstīju. Un viņa teica, ka pie kuņģa čūlas, tātad klausamies, tagad viss ausis šitāds uzreiz, un ne pie vienas no zārnu trakta slimībām nav brīvi lietot ibumetīnu kā atsāpinātāju. Nekam. Tad, ja jums sāp galva, kopš ieraujam ibumetīnu. Vai jums, piemēram, ir gastrīts, tur, nezinu, zārnu trakta, kaut kas vēl, vai kā man kuņģa čūla, tad viņi reāli var vienkārši atvērties. Nu, lūk, un viņa teica, jā, ka paracetamols varētu būt tas, kas man varētu, nu, 2 vai 3 reizes lielākā devā līdzēt, jo tā ir bijusi ķirurģiska operācija, un, protams, ka man sāpēs, un tā tas arī bija. Un es vienkārši pasēdēju, apdomāju, es domāju, tā jāsameklē Šislera grāmatā par zobu izraušanu, un īsti nekā nav. Bet atradu, jā, par asiņojošām smaganām, par uz akūtām zobu sāpēm, par visu, un sapratu, ka vienkārši formula 3, 4, 5. Nu, jo tad, kad jūs viņu sāksiet lietot, jums pašiem šīs formulas lēnām patiešām atvērsies, ja jūs esat saprātīgi līdzā domājoši savai veselībai un ar sirdi domājoši cilvēki. Nu, lūk, un es vienkārši paņēmu no sākuma arī, nu, lai nav daudz, jo mazums, kas, nu, varbūt, ka viņš tur iedarbojas tagad uz manu tos visu tur to izārdīto vietu, vispār kaut kā, nezinu, kosmiski, nu, nevar taču zināt, kā var zināt. Nu, lūk, nosūkājos pirms trīnieciņu. Pēc tam pēc brīža vēl viena trīnieciņa, kas nenotiek, viss labi. Un iedomājieties, pēc 15 minūtēm vienkārši zobu sāpes, nu tā zoba, visa tā operētā vieta, un pie tam augšpusē šeit, jā. Vienkārši nav, nekā vairs nav. Un nu, kāds placebo te? Tu reāli, tu izaparāts mūlis, tu esi vienkārši lausts un pusstundu un urpts un lausts un gabaliņiem makarāts ārā. Un tev vienkārši nesāp. Nu, lūk, un nākamajā rītā, ko es ievēroju, tad visa tā vieta, kur tā rāda, protams, tas arī spogulī redzams, viņa vienkārši aizvilkusies ciet. No 3, 4 un 5. 4 tātad 3 priekš sāpēm,
četrnieks priekš saistāvdiem, un piecinieks ir vispār brīnum zāle, kuram būtu jābūt katram cilvēku mājas aptieciņā. Jo par piecinieku šeit ļoti skaidri uzrakstīts latviešu valodā ļoti normāliem burtiem ārstē neārstējumas slimības. Jums liekas tā, vienādības zīmes starp tā ārstē neārstējumas slimības. Daudz pirms tam minēja autoimūnās saslimšanas un runājot par ajurvedu, kur es jau vismaz 10 gadus reāli studēju un esmu apgūsi diezgan dziļā līmenī. Nevaru sev saukt ne par kādu ekspertu, bet ļoti daudz zinu. Tad ajurvēda, tad, kad klasiskā medicīna saka, imūnsistēmas slimības nav autoimūnās, nav ārstējums. Tad ajurvēda ieplaša acis un kā nav ārstējums? Visas autoimūnās ir ārstējums. Kurš to teica, ka nav ārstējums? Tāpat tās ir šeit, šeit, vienā no šīm grāmatām ir minēts vēzis kā tāds. Ja mēs pat tieši par vēzi. Tad, lai jūs saprastu, kāda jauda ir šiem sāļiem. Jo te jau nav pat jāmin vēzis, priekš kam viņi minēt, jo viss spektrs, viss tas, ko neatradīsiet vienā grāmatā, būs otrā grāmatā, un vienkārši pacietība, un vienkārši novērošanas spējas pašas pirms tam, un vērot savu ķermeni, kas tad ar tevi notiek, un tu vienkārši visu redzēsi, kas lēniņām ar tevi notiek, ko tu vari vairāk, ko tu vari mazāk. Vienalga tās ir kustības, nekustības, puņķis, sirds, tur vilkēda, nav svarīgi, kas redzēt, jūs redzēt zobs, es tikko izstāstīju. Zops ir tā kā tur nebūtu nekas bijis, tā kā, kad bēbītim, kad šķiļās, vienkārši viss ir aizvilcies ciet, jo stāsts no doktora bija pavisam cits, jūs taču saprotat, kas man jādara, kā man jāskalo, kā man jāizturās, nedod Dievs nedarīt to un šito riekstus, protams, nevarēs, jo tur iekļūst tās gabaliņi un vēl kaut ko. Tad tur tika ielikts kaut kāds īpašais sūklītis. Tas sūklītis izrādās ražo to reciklīti. Tur visam jābūt. Tu nevari tur pasūkt neko, tu nedod Dievs, tas sūklītis izkritīs ārā un tev tas reciklītis neveidosies. Atsakot, instrukcija bija tāda, man vēl iedeva instrukcijas lapu, ko tu drīkst darīt un ko tu nedrīkst darīt. Un viss, un no rīta viss ir aizveicies ciet. Gulēju mierīgi, nekas sāpēja, gulēju uz tā vaiga, nekas nepiepampa. Nepiepampa arī trešajā dienā, kā doktori teica, noteikti trešajā dienā uztūks. Un tādi, ja jums ir slikti, jums jānāk pie mums, mēs jums rakstīsim stipras antibiotikas. Lai jums infekcija tur tad, visi to dzirdējuši, visi to zina. Es vienkārši runājot par sāļiem, domāju tā, kāpēc darīt sarežģīti, var darīt vienkārši. Zinu, tā, ka man tu stāstīji, tad man pēkšņi attēls atmiņā tēma par ārstēšanos un par ticību tam, ka tam nevar palīdzēt. Un te būs ne par sāļiem, te būs par mūsu smadzenēm, kā mēs tiekam pie ticējumiem un ko darīt, ka mēs esam kā ticējumu sadabūjuši kaut kur. Tātad, kad mums ārsts vai skolotājs, divas bīstamākās profesijas, pasaka, ka te neko nevar līdzēt, vai ārsts saka, tev nepadodas matemātika, tev nepadodas valodas, ja, tad mums zemapziņā, diemžēl, šie ticējumi aiziet kā pa ātrgaitas šoseju, jo mums ir nodrupinātas tās prāta aizsardzības, kontrolēt to, ko mums saka. Mums ir tāda ieaudzināta uzticēšanās ārstiem un skolotājiem. Jaunā paudze gan mainās un nevienmēr visam tic uzreiz, bet mēs vecākā paudze, kas jau pieskat pie vecākās paudzes, bet jā, mums ir pāri pusgadsimtam, ja, tad mums šī ticība iekšā var būt. Ja cilvēkam ir ticība, ka šai slimībai nekas nelīdzēs, tad nekas var nelīdzēt arī pie vislabākajiem produktiem, pie vislabākajiem sāļiem, jo, diemžēl, tas būs nocebo. Arī tāds eksistē. Un par to pat ir bijuši pētījumi, kā tas izpaužās, ka cilvēkam placebo iedarbojas un kā neiedarbojās tiešām labi produkti, ja, kad ir nocebo, kad viņš netic, ka viņš var izārstēties. Un vēl ir lieta, ka mums var būt salasītas vai savu pašu attīstītas enerģijas, ko mēs nesājam kā tādu vīrusu, tā ir vēlēšanās nomirt, nevēlēšanās dzīvot enerģiju. Šī ir plaša tēma, es pēdēju, ka mēs tagad to nevirpināsim tālāk, bet ja jums interesē, tad viennozīmīgi skatieties, sekot mūsu ierakstiem, un noteikti kādā no nākošajiem es izstāstīšu gan par to, ko darīt, kad ir šādi ticējumi, tad būtu mums pašiem vai kādiem mūsu tuviniekiem, kā mēs varam sev palīdzēt, lai no ticējumiem atbrīvotos, un lai mēs varētu sākt nostāties šī izsļošanās ceļa, un tā skaitā, ko darīt ar šīm te enerģijām. Ja viņas ir, tad kā sevi atbrīvot no tām? Protams, es dalīšos tajās tehnikās, kuras es zinu, ka jau ir vēl kādas.
Tas ļoti būtiski. Ja? Jo bez tā vienkārši arī šī izsmeļošanās var nenotikt. Arī tām pašām enerģijām. Viss ir enerģijas grāmatā, arī pat kredīta ir enerģija. Es pilnīgi piekrītu, pat kredīta ir enerģija, viss ir enerģija. Un viss ietekmē visu. Un reizēm ietekmē tādas dīvainas lietas, kāds vispār būs savstarpēji saistīts. Nu, diemžēl ir saistīts savstarpēji, ietekmē mūsu tuvākos, jo mēs varam staigāt arī kā tādas slimības antenas, ja, kas izstrādā to savu slimību uz visām pusēm, un kāds, kuram tā viņa aizsardzības sistēma ir vājāka, var no mums arī visu kaut kādas muļķības salasīties. Lūk. Jā, es piedāvāju, ka mēs šo te video nevelkam garumā, Linda, vai tev ir vēl kāds ļoti nopietns komentārs? Par kredītiem man pēdējais komentārs. Kredīti vienkārši rada nelīdzsvaru visumā. Un, Mm. protams, ka tikko ir nelīdzsvars, tā ir nelīdzsvars arī veselībā. Tas ir kāds, man nav kredīta, es nezinu, kā tas ir, un tāpēc man grūti ir dalīties. Man ir bijuši, es zinu, kā, paši kā tādi, bet ļoti, ļoti daudz gadus es esmu sakārtojis savu dzīvi, lai tā vairs nebūtu. Un līdz ar to es arvien vairāk un vairāk labāk izprotu tos, kuriem viņi ir, kā šī nelīdzsvara enerģija, cik ārkārtīgi spēcīgi strādā. Nu tā, bet jā, nevelkam garumā. Paldies visiem, kas noskatījās, kas bija pacietīgi, kas tika līdz šai vietai. Atkal es neizlaboju, atkal es esmu Linda Liepa. Nu, labi. Šodien es esmu Linda Liepa. Viss. Paldies. Mm. Un tā. Un mēs ceram, ka bija noderīgi. Tāpēc mēs arī runājam šo te dialogu. Tad es tikšu no citā reizē. Tā tā.